kā citi. Motivācija un piedūriens driftā, tur principā varbūt tās ir jāpamēģina vienreiz izbraukt, un tās ir tās emocijas, kad tu pakaļauji apzināti automobīli sānslīdē, tas notiek pie lieliem ātrumiem, un kad tu to vari izdarīt. Jau katrs cilvēks to nevar izdarīt, un tas, ka tev sanāk, tas tev motivē ar vien vairāk un vairāk. Un, ja tev sanāk labi, tad ir nākamais challenge, kas ir lielais izaicinājums, sacīksts. Čau, mani sauc Gvido Elksnis, man ir 35 gadi, es dzīvoju Ogrē un nodarbojos ar driftu.